Stūrī. Indrašīs atspēlē Freibergam. Freiberga vārtē! Latvijas izlase atklāja mača rezultātu. Nedaudz neveikli nospēlē Van Potelbergs, Šveices izlases vārtsargs. Pārskatīs šoreiz vēlreiz šo situāciju Šveices izlases treneri, lai noskaidrot, kas tad notika ar vārtsargu, kāpēc tāls metiens viņu pārsteidza. Ļoti labs, spēcīgs metiens. Rihards Bukarts bija vārtu priekšā. Laikam viņš tomēr nospēlē ar Freibergu. Freibergs pāradresē to Dauguņam. Dauguņš nedaudz pieskārās. Balcers un Ābols dodās jau pretuzbrukumā. Ābols labā vārtē! Rupja kļūda Šveices izlases vārtsargam Van Potelbergam. Un Ābols izmanto ātro uzbrukumu. Neizdodas viņam metiens, bet ripa ieslīd starp kājsargiem. 5. vārti šajā turnīrā Rodrigo Ābolam. Šajā situācijā Rubīns spēcīgi ar laukuma apmali. Balcers izsit ripu tālāk. Ābols iet uzbrukuma zonā. Ābols! Piespēle vārtē! Izmantojam 2-1 situāciju, un Dauguņš izlīdzina rezultātu. 5 minūtes un 4 sekundes līdz 3. perioda noslēgumam. Skatāmies vēlreiz šo situāciju. Ripa tiek raidīta gar apmali. Ābols labā ātrumā piespēlē Dauguņam, un viņš ir precīzs. Latvijas izlase. Metra apvārtu Rāmī Jāks. Balīnskijs ar ripu. Balcers vārtē! Latvijas izlase pārspēj Šveici un nokārto sev vēsturisku uzvaru.